mani sauc Santa, un mēs galvaspilsētas centrā pārbaudīsim cilvēku latgaliešu valodas zināšanas. Tātad, kas jūsuprāt ir liepetnīgs? Krāsains kaut kas. Tas ir taurenis. Liepetnīgs. Tāds slidēs. Zaķis? Liepetnīgs. Tas nav kaut kas saistībā ar ēdienu. Liepetnīgs? Jā. Pankūka kaut kāda. Vai kaut kas tāds izklausās pēc tādu slēngu vārdu kaut kādam dzīvokli, kur viss dzer kaut kas tālīdzīgs. Tas ir taurenis. Taurens vispār. Šī taurens tā kā... Taurenis, jā. Ok. Kas ir sipisnīgs? Tas ir latgaliešu valoda. Tā ir latgaliešu valoda. Puķes kaut kāds. Tas ir piespiedu. Kaut kāds amats. Kaut kāds, nezinu, ko sist kaut ko. Sipisnīgs. Kaut kas ar lietu, kur kaut ko ieliet iekšā, kaut kāds trauciņš, ne? Sniegs. Sniegpārslas. Nu, kaut kas balts arī. Sipisnīgs. Ar sniegu saistīts taču, vai ne? Piespiedu pakops. Tas ir vienkārši piespiedu. Tas ir morks. Morks? Morks. Morks. Jā. Varētu būt varbūt gulta. Es nezinu. Tas ir dīķis. Nu, morks tur, kur šitie cilvēki. Nē, nevis morks, bet morks. Kas ir morks ar K? Krējums. Moris? Morks. Morks? Nē, tas ir dīķis. Mūks. Mūks. Jā. Kas ir vuška? Cepure vai Tā ir aita. aita? Tas mehānika. Meitene. Muška? Kaut kāds draugs? Es nezinu, kaut kā dzirdēts. Tas nav kaut kas ar virtuvi, kaut kas saistīt, kaut kas tā līdzīgs. Tad kas vēl? Kādas vēl asociācijas? Kāda vabola? Aita. Esmu dzirdējusi. Kas ir līdzeika? Vieglāk vārdu nav? Tas ir pēdējais. Kāda? Alla kaut kāda eja? Arī kaut kāds draugs liekas, kaut kāds, nezinu. O, dzirdēts. Aste. Nē, bet tas... Vārds dzirdēts, bet ko nozīmē? Nē. Nu kā? Izei. Tā gan varētu būt karotīte. Jā. Karote. Izēja. Es kaut ko stulbu pateikšu to, kas man nāk prātā, tāpēc es arī izvairīšos no tā. Bet kas jums nāk prātā? Pagaidām, nē, es neteikšu, kas man nāk prātā. Tā ir karote. Karote, ja? Jā. Lizeika. Lizeika. Īstenībā loģiski kaut kas laizīšanas.